Sveicināti, mīļie dvīņi! Šis būs taro izlikums jums oktobra mēnesim, bet pirms es sākšu savu taro izlikumu iepazīsimies. Mani sauc Santa, es dzīvoju skaistajā pilsētā Rīgā, nodarbojos ar vēdisko astroloģiju, numeroloģiju un, protams, arī ar taro kārtīm. Šajā izlikumā es runāšu par tiem dvīņiem, ja jūsu ascendents atrodas dvīņos, vai mēnesis atrodas dvīņu zīmē, vai arī saulīte ir jūsu dvīņu zīmē, tad šis izlikums ir jums. Tādēļ, mīļie, nejauciet lūdzu ar klasiskās astroloģijas rādītājiem, jo viņi var atšķirties. Vēdiskā astroloģija tā ir senākā zinātne, un man viņa ir tuvāka un precīzāka, un tādēļ šeit būs, ja jūs skatāties pēc sava dzimšanas datuma, kad jūs esat dzimuši, teiksim, pēc datuma, un tad saule ir bijusi jūsu dvīņu zīmē, šeit var būt mazlietiņ atšķirības. Tā kā, ja gribat uztaisīt savu karti, jūs varat paši to izdarīt. Ir tāda bezmaksas programma, kas saucās Astro Expert, ievadot tur savus dzimšanas datus, precīzu dzimšanas vietu un precīzu dzimšanas laiku, jūs varat izveidot savu natālo karti, un tur visi šie rādītāji būs redzami. Tā kā, mīļie mani, varat būt sev mazi astrologi, tādi nevis mazi, bet paši sev astrologi un uztaisīt savu karti, tad jums būs vairāk kaut kas saprotamāks, par ko es šeit runāšu. Tā, mīļie mani, bet pirms es sāku taro izlikumu, es pastāstīšu mazlietiņ arī astroloģisko situāciju, kas mums ir gaidāms oktobra mēnesī. Tātad oktobrs mums būs ļoti aizraujošs mēnesis ar to, kad mums ir gaidāmi divi aptumsumi. Tātad 14. oktobrī būs saules aptumsums Jaunavas zīmē, un 28. oktobrī būs mēnesis aptumsums daļējs Auna zīmē. Tā kā mēs būsim tādā aptumsuma koridorā, un šeit, ziniet, varbūt vai varat plānot, varat kaut kādas savas idejas jau tur domāt un pārdomāt, ja? Bet kaut ko tādu aktīvu gan neko īpaši neuzsāciet. Pagaidiet, lai tas aptumsuma koridors beidzās, un tad jau tāda lielāka skaidrība būs un skaidrāks skats uz dzīvi. Tā, mīļie, tas no astroloģiski tagad ir, un vēl starp citu, neaizmirstiet, pašreiz vēl turpinās līdz 31. decembrim arī retrogrādais Jupiters. Jupiters tā ir pati labākā planēta, tā ir veiksmes planēta. Viņa ir saistīta ar finansēm, ar likumiem, ar bērniem, ar mūsu labo karmu no iepriekšējās dzīves. Un retrogrādais Jupiters var atnest kaut kādas situācijas, kuras jums tā kā vajadzētu oktobra mēnesī un līdz pat 31. decembrim, varbūt, ziniet, tādu novest līdz tādam loģiskam iznākumam, ja? Tā kā varbūt kaut kas, vai nu kaut kas partnerattiecībās, vai ar bērniem, vai ar finansēm, šeit arī ir runa par likumiem, par likumu ievērošanu, tātad arī šis ir periods, kad parūpējieties par savu labo karmu, jo ar ko mēs tagad darām, tas viss, protams, mums turpināsies, un tātad tas ieliks kaut kādas, teiksim, sekas atstās arī uz mūsu karmu nākotnē. Tā, mīļie mani, tas bija tāds astroloģiskais, tāda astroloģiskā atkāpe, bet tagad skatīsimies taro kārtas. Šeit noliksim malā, šī bija kastīte no vienas no manām mīļākajām kāršu kavām ar Kanum taro, viņa arī būs šodien izlikumā, bet es šoreiz izmantošu 3 kāršu kavas. Sākšu es ar klasisko Raidera Veita kāršu kavu, un būs vēl papildus ar Kanum taro un gaišo pareģu kārtas. Tā kā no katras kāršu kavas būs 3 kārtas, un paskatīsimies, ko oktobrs jums, mīļie dvīņi, sola, kādi notikumi, kādi aizraujoši un interesanti notikumi ir gaidāmi, uz ko jūs varat gatavoties. Tā, mīļie, 3 kārtas dvīņi. Pirmā kārts jums. Vau, zobenu dūzis, mīļie mani, jaunas idejas oktobrī. Nu ko, Jupiters jums palīgā? Jaunas idejas, jauni plāni, jauni mērķi. Iespējams, tiešām jūs izdomāsiet oktobrī kaut ko jaunu, jums pavērsies jaunas iespējas, piepildīt kaut kādus savus sapņus. Tas ir, ziniet, par ko jūs varbūt tiešām ilgi domājāt, un pēkšņi jums ir tā iespēja. Redziet, šeit roka viņa burtiski sniedz to iespēju. Ņem, dari, īsteno, virzies pretī saviem mērķiem, virzies pretī saviem plāniem. Bet šeit ir viens arī tāds mazliet mīnusiņš. Zobeni tā ir
tāda asa zīme, ja? Tāds, kad mums gribās kaut kur, varbūt, ziniet, šeit varētu būt tā, ka kādam varbūt gribās kaut ko nocirst, kaut ko pārtraukt no kaut kā atvadīties, jo zobeni tās ir mūsu idejas, tās ir mūsu domas, arī mūsu vārdi. Tā kā oktobra mēnesī skatieties, varbūt nepārcentieties, tur nešaujiet pāri pa strīpu, neesiet pārāk asi, jo, kā es teicu, ir aptumsuma koridors un, ziniet, jūs esat gaisa zīme, ja, un šis ir arī zobeni, tā ir gaisa stihija. Tā kā šeit jūs būsiet zirgā, jums būs tādi jaunas iespējas, plāni, idejas, kaut kādas sarunas, šeit varbūt pat kaut kādi jauni kontrakti, kaut kādi jauni noslēgti līgumi, ja, tā kā tāds diezgan tāds, ziniet, mēnesis, kas var tiešām atvērt tādas iespējas uz kaut ko jaunu, uz tādu jaunu ideju piepildīšanu. Skatāmies otro kārti. Vau, zižļu karalis. Zižļu karalis, tā ir tāda, tas ir vīrietis, tā ir tāda, ziniet, oktobrī jūsu dzīvē var būt kāds vīrietis, tāds enerģisks, kas ir enerģiski rīkosies, vai nu jūs pats būsiet tāds enerģijas pilns, jo tiešām varbūt tas zobenu dūzis jums atvērs tādas, ziniet, jaunas iespējas, jaunas idejas, un jums nāksies enerģiski rīkoties, pieņemt tādus enerģiskus, atbildīgus lēmumus. Tā kā, vai nu jūsu dzīvē oktobrī būs kāds cilvēks, tāds vecāks cilvēks, ja, vai nu tas ir tēvs, vai nu priekšnieks, vai nu kāda atbildīga tāda persona, no kura būs atkarīgs tāds kaut kāds lēmums, ja, kad jums būs jāiet un jādara, un, ziniet, tā sēdēt un domāt, jums tur ilgi laika nebūs, ja, tā kā izdomāsiet jaunas idejas, jauni kaut kādi plāni un enerģiski, aktīvi uzņemsieties tādu atbildību un rīkosieties, atbildīgs mēnesis tāds. Un trešā kārts 3 zižļi, ko, mīļie mani, ideja ir atnākusi, enerģijas jums būs daudz, un tiešām jūs pēc 3 zižļiem jūs dosieties pretī kaut kādiem mērķiem. Būs kaut kāda situācija, kura prasīs no jums kaut kādu lēmumu pieņemšanu, lēmums būs pieņemts, un jūs tiešām dosieties kaut kur pretī savām jaunajām idejām, tāda ideju realizācija, bet tā būs tāda, ziniet, kad mums ienāk ideja prātā, mēs izplānojam, mēs izskaitļojam, izdomājam visu, tad mēs pieņemam aktīvu tādu pozīciju, un mēs droši dodamies pretī. Redziet, šeit var redzēt, tas uz kārtas šeit ir, kad cilvēks ir pieķēries jau tam vienam zīzlim, ja, un tur ir tādas lapiņas, tātad jauni kaut kādi iesākumi, jauni plāni, jauni mērķi, jauna enerģiska aktīva darbība. Varbūt jūs plānojat kaut kur aizbraukt. Šī kārts arī var liecināt par to, ka iespējams oktobra mēnesī jums ir tāda ideja kaut kāda, ka jūs gribat kaut kur aizbraukt, vai nu tas ir kāds ceļojums, ja, vai nu jūs tur kaut kur plānojat kaut kādu, nezinu, tur izbraucienu, ja kaut kādu tiešām ceļojums, ja kaut kāds, vai nu apmeklēt kaut ko, apciemot kādu, ja, un jums tagad ir jābūt tam cilvēkam, kurš pieņem to lēmumu, vai mēs tur braucam, vai mēs tur nebraucam, ja, ideja ir, ko mēs tagad darām, kā mēs tagad visu plānojam, bet jūs izplānojat, un jūs tiešām tāds labs plāns, tā kā kaut kādu lēmumu jūs tādu pieņemsiet un arī dosieties piepildīt to savu lēmumu. Tālāk skaistā arkanu un kāršu kava, vau, zobenu, es atvainojos, monētu dūzis apakšā, skaisti. Tā, 3 kārtis, vau, 7 kausi. 7 kausi, tā ir tāda ilūzija kārts, kas norāda uz to, ka oktobra mēnesī varbūt jums var nākties izdarīt kaut kādu izvēli. Izvēle būs saistīta, ziniet, šeit būs daudz dažādu priekšlikumu, daudz dažādu tādu iespēju, bet jums būs jāizvēlās pareizākais. Jā, redziet, arī šeit ir tie 3 zižļi, jums būs jāizplāno, jums būs jāsaprot, kas jums ir labākais. Šeit var būt gan materiāli kaut kādi piedāvājumi, vai finansu, vai attiecības, vai kaut ko pirkt vai nepirkt, vai braukt vai nebraukt, vai darīt vai nedarīt. Tāds, tiešām, ja ideja ir, bet tagad tikai tai idejai jāatrod pareizais tas pielietojums, un tā kā, bet ziniet, šī kārts arī norāda,
Tā ir tādas ilūzijas, kad nedzīvojiet pārāk tādās ilūzijās oktobra mēnesī. Kā jau es teicu, jūs esat tāda sapņaina zīme, ja, tāda, kad jūs domājat un pirms jūs kaut ko darīsiet, jūs izdomāsiet, jūs apdomāsiet, jūs izsvērsiet visu par un pret, bet nu izskatās, kad izsvērsiet un lēmumu pieņemsiet un arī piepildīsiet to savu lēmumu un dosieties pretī kaut kādiem jauniem mērķiem, jauniem sasniegumiem. Otrā kārts mums ir 4 monētas. 4 monētas tā ir finansu kārts, kas rāda par finansiālu stabilitāti. Tātad finansiāli ļoti labs mēnesis, finansiāli viss ir kārtībā, kā saka, visi stūri piesegti, stingrs tāds un stabils pamats zem kājām, par finansēm nav jāuztraucās, jūs esat tā kā, ziniet, tādā savā tādā kaut kādā čaulā, kad jūs saprotat, jā, man viss ir, es to varu, un šis var arī liecināt par to, ka, ja jūs esat plānojuši kādu braucienu oktobra mēnesī, tad finansiāli jūs to varēsiet atļauties, kad finansēs viss būs kārtībā, iespējams jūs izdarīsiet, no kaut kā atteiksieties, jo sapratīsiet, kad kaut kāda mērķa labā ir no kaut kā jāatsakās, ja, un finansiāli jūs būsiet tikai ieguvēji tāda stabila finansu kārta, kas liecina par to, ka ar finansēm oktobra mēnesī viss ir stabili, viss ir tā, kā tam ir jābūt. Un trešā kārts no šīs kāršu kavas, zobenu paša. Zobenu paša, tā ir tāda kārts, kas norāda, ka var nākties tiešām realizēt kaut kādas jaunas idejas. Tas ir zobenu dūzis un zobenu paša. Šis var liecināt par to, ka tā ideja ir, un tagad ir pienācis laiks realizēt to savu jauno ideju. Pāži tie ir arī mūsu bērni, mūsu kaut kādi vecāki radinieki, padzīvojuši cilvēki, ja? Vai arī mūsu mājdzīvnieki, par kuriem mums nākās rūpēties. Tātad šeit varētu būt šī kārtas liecināt, ka varbūt būs kaut kādi nelieli domstarpības vai kaut kādi konflikti vai kaut kādas vārdu pārmaiņas ar kaut kādiem jaunākiem vai nu bērniem vai radiniekiem. Jā, iespējams, jūs ziniet, tur lemsiet kaut kur braukt, kur doties, jā, un kaut kādus savus izdevumus plānosiet, lai jums būtu, lai jūs varētu atļauties, jo atļauties jūs varat, tikai tagad ir jāizdomā pareizi tas virziens, pareizi tas, kur doties, ko darīt, ja? Un šeit varbūt būs kaut kādas tādas nelielas domstarpības, iespējams, viens grib doties uz turieni, varbūt cits no ģimenes locekļiem nepiekrīt, es gribu tur, es nezinu, uz kaut kādu bērnu, tur saka, varbūt uz kaut kādu izprietu parku, jā, jūs gribat varbūt kaut kur, ziniet, aizbraukt kaut ko tādu citu iepazīt un paskatīties, ja, nu šeit tādi varbūt kaut kādi nelieli tādi konfliktiņi, ja, kaut kādas nesaprašanās varētu būt, bet šie ir jaunāki arkāni, tā kā viss notiks tā diezgan tā īslaicīgi, un ar visu to jūs ļoti labi varēsiet tikt galā, un to izvēlu pareizo jūs arī varēsiet pieņemt. Tālāk skaistā kāršu kava gaišo pāreģi, ak Dievs, atkal monētas, ja, 6 monētas. Tā, mīļie dvīnīši, tā monētu dūzis. Monētu dūzis tā ir finansiālā iespēja. Tās ir pēkšņas iespējas, ziniet, uzlabot savu finansiālo stāvokli. Un šī kārts arī liecina par tādu finansiālu stabilitāti, kas tātad tas zobenu dūzis, viņš arī var norādīt uz to, kad būs iespēja realizēt kaut kādas finanses savas, jā, vai nu kaut ko nopirkt, jā. Varbūt jūs tur tiešām kaut ko seņo plānojāt, kaut ko seņo gribējāt, nevarējāt izlēmt, kur, ko, kā nopirkt, jā, varbūt kaut kur kaut kam nepietika, jā, nu tad šeit jums tāda iespēja būs oktobra mēnesī un varēsiet piepildīt savus finansiālos sapņus. Šī kārts arī var liecināt par iespējām darbā. Varbūt jums tur darbā ir gaidāms kaut kāds vai finansiālais kaut kāds paaugstinājums, vai tur kaut kāds papildus izmaksa, papildus kaut kādi bonus ir algas ziņā tur sagaidām, ja, nu tāds finansiāli ļoti labu iespēju mēnesis, ja, tā kā, bet šeit tikai vajadzēs pareizo izvēli izdarīt, ja, pareizo kaut kādu lēmumu pieņemt, un tad jau ar finansēm arī viss būs kārtībā. Otrā kārts mums ir, taisnā tiesa, nu ko, mīļie mani, jeb taisnīguma kārts. Taisnīgums tātad būs jāpieņem pareizais lēmums, būs jāizdara tā, lai, ziniet, lai
kā saka, kazas ir dzīves un arī vilks ir paēdis. Tātad šeit būs jāatrod līdzsvars, tāda līdzsvara kārts, kas rāda arī par to, ka viss notiek tā, kā tam ir jānotiek, un visam ir jābūt pareizi, godīgi un atbildīgi. Tātad finansiālā jomā, ja mēs skatāmies, tātad jūs saņemsiet to, ko jūs esat pelnījuši. Tāpēc, mīļie mani, uzmanīgi esiet ar šo 7 kausu kārti, ja izdariet pareizo izvēli. Atcerieties, ka bieži vien, ja mēs kaut kur ļaujam sev mazliet varbūt kaut kur vaļīgāk padzīvot, ar finansēm nerēķinamies, tad, var nākties, ziniet, mazliet pēc tam to nožēlot. Tā kā šeit šī kārts arī tas ir vecākais arkāns arī, kas liecina par to, ka, ziniet, esiet tādi apdomīgi, līdzsvaroti, jo viss tas, ko jūs izdarīsiet, tā izvēle, kuru jūs pieņemsiet, noteikti nesīs savas sekas. Tā ir tāda karmas kārts, tātad, ko mēs sējam, to mēs arī pļausim. Tā kā oktobrī var būt tāda situācija, ziniet, kad tāda godīguma un atbildīguma, tāda atbildīgas pieejas kārts, ja, kas liecina par to, ka, ko jūs būsiet pelnījuši, to jūs arī saņemsiet. Iespējams, oktobrī beidzot tiešām jūs saņemsiet kaut kādu finansiālo tādu paaugstinājumu, ja, uz kuru jūs jau sen bijāt cerējis, jo jūs tur varbūt daudz kaut kādas idejas darbā likāt lietā, ja, un tur kaut ko daudz aktīvi tur darījāt un kaut kā darbojāties, un beidzot jūs saņemat to ilgi pelnīto kaut kādu tādu, ziniet, apbalvojumu, ja, atalgojumu. Un trešā kārts, vecākais arkāns spēks, ļoti laba kārts, kas liecina oktobra mēnesi, jums pietiks spēka tikt galā ar dažādām nesaprotamām situācijām. Ja tie būs kādi konflikti vai kaut kādas nesaprašanās, jūs tiešām ļoti labi mācēsiet visu atrisināt un ar visu ļoti labi tiksiet galā. Par cik šie ir 2 vecākie arkāni, tad varu teikt tā, jūs sapratīsiet, kur vajag un kur nevajag. Ja jums būs jāizdara kāda nopietna tāda izvēle, tad ziniet, ka jūs to izdarīsiet pareizi. Ja? Arī šī kārtas 7 kausi liecina par to, ka izvēli jūs spēsiet pieņemt, jūs spēsiet turēties pretī kaut kādiem izaicinājumiem, jūs sapratīsiet, kas jūsu dzīvē ir svarīgākais. Un jūs spēsiet pateikt tām savām iekšējām, tām iegribām kaut kādām, nē, man to nevajag, es zinu, ko man vajag. Es zinu, kas man īstenībā un patiesībā ir vajadzīgs. Jūs mācēsiet pat pateikt, kādēļ jūs esat izdarījuši tādu izvēli, ja? Jo šī kārtas, tas zobenu pārš, viņš arī liecina par to, ka ir jāmāk pateikt, ir jāmāk, ziniet, pastāvēt par sevi, pateikt pamatoti, kādēļ es tā rīkojos, kādēļ es tā teicu, kādēļ es tā domāju. Tas ir tāds, kad jūs saprotat lietas būtību, lietas tādu, ziniet, pareizību, ja, kad visam ir jābūt pareizi, un jūs arī to pareizību oktobra mēnesī mācēsiet pasniegt, pateikt un tā kā pamatot kāpēc. Mīļie dvīņi, mīļie dvīņi, ļoti interesants arī tāds izaicinājums pilns mēnesis, kas ir saistīts ar izvēli, ar pareizu lēmumu pieņemšanu, ar spēju turēties pretī dažādiem izaicinājumiem, ar spēju īstenot savas idejas, jo zobenu dūzis tas arī rāda uz tādu ideju īstenošanu, bet jūs īstenosiet, jo tie 3 zižļi parāda, ka jums būs tāda iespēja, tikai jārīkojas enerģiski un ir jāuzņemās atbildība. Ja karalis, tas ir par atbildību, tas ir atbildīga lēmuma pieņemšana, spēja un mācēšana pareizi pieņemt lēmumu un uzņemties atbildību par savu lēmumu. Tā kā, mīļie mani, un arī šī kārts norāda, ka sekojiet tam, lai viss notiktu pareizi un godīgi un atbildīgi. Un tiešām jums solās būt ļoti, ļoti aizraujošs un ļoti tāds atalgots mēnesis. Tā kā, ko, mīļie mani, lai jums veiksmīgs oktobrs, lai jums izdodās pieņemt pareizo lēmumu, lai jums izdodās turēties pretī dažādiem izaicinājumiem, kuri var jūs sagaidīt katru dienu. Redziet, kādas skaistas kārtas, un arī finansiālā stabilitāte tad ir garantēta, un arī emocionāli viss būs jums kārtībā.
Tā, mīļie mani, šāds bija izlikums jums oktobrim. Es novēlu, lai viss piepildās, lai visas jūsu idejas izdodās oktobrī realizēt, un, protams, lai jūs par to arī saņemat pienācīgu atalgojumu. Veiksmi jums, mani mīļie dvīnīši, oktobrī!